Es esmu ūdens. Es sākos no piliena, kas norit pār koka lapu. Es sākos no strautiņa, kas izlokās cauri mežam. Tas, kā es lēkāju pār akmeņiem un siekstām, var izskatīties vieglprātīgi, tomēr kustībā slēpjas mans spēks. Kustībā pilieni saplūst ūdens straumē, un kā straume es jau izseni smaļu graudus, zāģēju dēļus, nesu kuģus un kuģīšus, dodu veldzi cilvēkiem un iztiku lielām un mazām pilsētām. Kad mani pilieni strādā kopā, tie var paveikt neticamo. Nu jau 70. gadu tie griež ķeguma turbīnas. 1939. gada 15. oktobrī te sāka darboties Daugavas pirmās spēkstacijas pirmais hidroagregāts, un jau 24 minūtes pirms pusnakts pa elektrolīniju ķegums Rīga saražotā enerģija sasniedza Latvijas galvaspilsētu. Spēkstacijas celtniecībā vienlaikus strādāja līdz pat 4000 strādnieku, kuri 3 gados pārvietoja vairāk nekā 1 000 000 kubikmetru zemes un cieto iežu, iebūvēja 235 000 kubikmetru betonu, izlietoja 22 000 tonu dzelzs un tērauda. Ķeguma spēkstaciju atzina par modernāko Eiropā. Kopš tā laika ķegumam ir pievienojušās 2 māsas – Pļaviņu HES un arī Rīgas HES. Uzstādot jaunas iekārtas un ieviešot jaunas tehnoloģijas, Latvenergo pastāvīgi rūpējas, lai manu pilienu enerģija tiktu izmantota pēc iespējas pilnīgi. Svarīga loma Latvijas apgādē ar elektroenerģiju un siltumu ir arī manam brālim Tvaikam. Pēc rekonstrukcijas TEC 2 ir kļuvusi par vienu no modernākajām termoelektrocentrālēm Baltijas reģionā. Kad manu pilienu spēks pārvērsts elektroenerģijā dodas pie lietotājiem, par to vispirms rūpējas Latvenergo koncerna meitas sabiedrības augstsprieguma tīkls profesionāļi. Viņu pārziņā ir arī pieslēgumi reģionālajiem elektropārvades tīkliem un enerģijas eksports uz Lietuvu, Igauniju un Skandināvijas valstīm. Savukārt par to, lai Latvijas tautsaimniecībai netrūktu jaudas un mūsu mājokļos vienmēr būtu gaiši, gādā koncerna akciju sabiedrības sadalas tīkls Ļaudis. Tās līnija kopējais garums ir pietiekams, lai 3 reizes apjostu zemeslodi. Viss plūst, viss mainās. Bet Latvenergo, viens no Latvijas lielākajiem un nozīmīgākajiem uzņēmumiem, saglabā un attīsta vērtības, kas padarījušas to stipru un stabilu. Katrā koncerna solī, katrā tā darbā izpaužas atbildība, efektivitāte un atvērtība. Atbildība par drošu elektroenerģijas piegādi, spēkstaciju modernizācija un elektrolīniju uzturēšana, lai veicinātu koncerna darbības efektivitāti, atvērtība, padarot mūsu pakalpojumus pieejamākus ikvienam. Latvenergo, kā neviens cits, prot pārvērst ūdens pilienu kustības spēku elektroenerģijā, kas ikdiena nokļūst pie vairāk nekā 1 000 000 klientu visā Latvijas teritorijā. Izmantojot manu enerģiju, darbojas iekārtas pilsētās un laukos, pa ielām ripo sabiedriskais transports, bet skolās un slimnīcās iedegas gaisma. Es zinu, ka es ūdens, un mana enerģija cilvēkiem ir ļoti vajadzīga. Tādēļ man ir īpašs prieks, ka Latvenergo no dabas un sabiedrības ne tikai ņem, bet arī dod tām. Tas izpaužas rūpējoties par Latvijas dabu un cilvēkiem. Tā ir zaļa enerģija no atjaunojamiem resursiem un vides aizsardzība. Savas sociālās garantijas ir pat dabas radībām. Latvenergo, sadarbojoties ar dažādām vides institūcijām, ne tikai rūpējas par stārķu līgzdu un elektrolīniju sekmīgu līdzās pastāvēšanu, bet pat palīdz atjaunot zivju resursus Latvijas upēs. – 2007. gadā Latvenergo koncerns ieguva jaunu tēlu, mūsdienīgāku, draudzīgāku, arī zaļāku. Šī krāsa uzņēmumam ir īpaši būtiska, jo Latvenergo ir viens no dabai draudzīgākajiem elektroenerģijas ražotājiem Eiropā. Tas izmanto ūdens pilienu spēku, kas mūžīgi atjaunojas. Un man par to prieks, jo tas ir uzņēmums, kas pieder Latvijai, kam piederu arī es.
Savaldīt elektrību cilvēks iemācījās pirms mazliet vairāk nekā 100 gadiem, taču šobrīd mūsu dzīve bez tās vairs nav iedomājama. Tagad izbrīnu nerada pat tas, ka norēķināties par izmantoto enerģiju var pie sava rakstām galda. 70 gadu laikā Latvenergo ir kļuvusi par Latvijas tautsaimniecības stūrakmeni, bet ūdens turpina plūst, un mēs, Pilieni, turpinām savu darbu. Augot un attīstoties, kļūstot par nopietnu konkurentu arī kaimiņu valstu tirgos, Latvenergo turpina un turpinās rūpēties arī par galveno, lai Latvijas mājokļos būtu silti un gaiši. Un Pilieni turpinās plūst, veidojot varenu un spēcīgu straumi, jo kopā mēs esam stipri.